Patīkami ir atgriezties no turnīriem, spēlējot mačus un pēc tam atgriezties atpakaļ uz Latviju, aizbraucot uz mājām Jūrmalā, kur katru reizi, kad aizbraucu, ir kaut kas mainījies, jo man sanāk visu laiku ceļot, ļoti daudz ceļot, un man ir tā, ka uz mēnešiem aizbrauc projām, un to atšķirību un tās izmaiņas var baigi manīt Jūrmalā. Jūrmala tiešām tiek domāts, un cilvēkiem ir patīkami atrasties tur, jo tāpēc, ka arī tas pats, kad nolaisti 70% zemes nodoklis, tas ļoti daudz ko maina, un cilvēkiem ir patīkami atgriezties un arī gan iegādāties īpašums, celt mājas un attīstīt Jūrmalu vēl vairāk un augstāk. Un līdz ar to, jā, to arī atšķirās Jūrmala Rīga šobrīd. Vairāk gadu gaitā, jā, Trukšņa kungs ir bijis vadījis Jūrmalu, palīdzējis jūrmalniekiem tāpatās Jūrmalu attīstīt, un es uzskatu, ka viņam ir jāturpina tas darbs, iesāktais, ko viņš jau ir iesācis, un jūrmalnieki, protams, viņu atbalstīs, un es uzskatu, ka pa viņu arī jāvēlē ir. Un visu to labāko.